Ķepaiņi un pirātu dārgumi. Kādu dienu virs piedzīvojuma līča pētot klintis, kapteinis Zivs paslīdēja un iekrita tumšā caurumā. Tur pašā dziļumā viņš atrada vecu pirātu slēptuvi. Viņš bija iesprūdis biedējošajā alā, bet viņš zināja, kurš tam var palīdzēt – ķepu patruļa. Raiders izsauca ķepu patruļu uz skatu torni un tiem izstāstīja par kapteini Zivi. Viņš ir iesprūdis alā pilnā ar pirātu lietām, un viņš domā, ka tā varētu būt leģendārā kapteiņa melnā kažokāda slēptuve, Raiders teica. Neviens nezin, kā viņš izskatās un kas notika ar viņa dārgumiem. Raideram vajadzēja Čeisu un Rablu glābšanai, bet viņš noteica, ja nu kas, lai arī pārējie kucēni ir gatavībā. Rabls bija sajūsmā. Viņš ļoti vēlējās būt par pirātu. Viņš savu auto āķi aizkabināja aiz Raidera jostas, un Čeiss to uzmanīgi laida uz leju tumšajā alas caurumā. Kucēni arī pievienojās Raideram un kapteinim alas apakšā. Izmantojot Čeisa spožo lukturi, tie atrada foršas pirātu lietas, tālskati, karogu un īstu pirāta cepuri. Raiders uzlika cepuri uz Rabla galvas. Arr, teica Rabls. Čeiss paostīja gaisu. Es saostu jūras ūdeni, viņš teica. Viņš sekoja smaržai un atrada slepenu eju, bet tā bija aizbirusi ar akmeņiem. Tā noteikti ir eju uz pludmali, teica Raiders. Atkāpieties, sauzamas žurkas, noteica Rabls, tīrot ceļu ar savu racēju. Raiders un kucēni sekoja ceļam uz pludmali. Tie atrada vecu pudeli ar kartes gabaliņu iekšā. Vai tā ir pirātu dārgumu karte? Rabls jautāja. Varētu būt, noteica Raiders. Mums jāliek ķepas uz klāja, lai atrisinātu šo noslēpumu. Raiders sauca pārējos kucēnus uz pludmali un teica, ka karte ir tikusi saplēsta 3 gabalos. Šeit ir norāde, kur mēs atradīsim otru kartes gabalu, viņš teica. Kartes gabals, ko jūs meklējiet, atrodas lielā papagaļa knābī. Kucēni gudroja par nākamo norādi. Tad pēkšņi Rokijs teica, tie laukakmeņi pašā lejā Džeika kalnā izskatās kā papagaļi. Vau! Dodamies paskatīties, Čeiss ierējās. Komanda steidzās uz akmeņiem, kas izskatījās pēc milzīgiem papagaļiem. Skaja uzlidoja pašā augšā un atrada pudeli tā knābī. Vēl viens kartes gabals bija tur iekšā. Ja mēs spējam atrisināt šo pavedienu, Raiders teica, tad mums vajadzētu atrast melnās kažokādas dārgumus. Čeiss mirkli padomāja. Lielākie koki šeit tuvākajā apkārtnē atrodas mazā dusmu pūces mežā. Raiders iesaucās. Laba ideja! Rokijs salīmēja abus kartes gabals kopā, un Raiders lasīja nākamo norādi. No papagaļa akmens pašas augšas skaties uz priekšu jūras virzienā. Norāde slēpjas kāda liela koka dobumā. Mežā bija ļoti daudz lielu koku, tāpēc Čeiss pajautāja mazajam dusmpūcei, vai viņš redzējis vecu pudeli kādā no zariem. Viņš bija. Mazais dusmpūce pielidoja klāt lielam caurumam kokā. Māršals piebrauc klāt kokam ar savu ugunsdzēsēju mašīnu un izstiepa trepes un uzrāpās augšā. Mazajam dusmpūcei bija taisnība, viņš iesaucās un nonesa lejā pudeli ar pēdējo gabaliņu kartes. Rokijs salīmēja visus gabaliņus kopā. Tagad viņiem bija vesela karte. Raiders izlasīja pēdējo pavedienu. Ej 20 soļus no koka līdz saulrietam jūrā. Raiders pagriezās pret sauli un jūru un sāka soļot. No klints malas Raiders un kucēni cauri miglai ieraudzīja ko lielisku.
Tas bija vecs pirātu kuģis blakus kādai pamestai salai. Vai tu domā, ka tas ir kapteiņa melnā kažokāda kuģis? Rabls jautāja. Ķepu patruļu kopīgiem spēkiem ievilka kuģi krastā. Jaunās ziņas par atrastajiem dārgumiem izplatījās pa visu piedzīvojumu līci. Gudveja un viņas cālenīte atnāca, lai apskatītos aizraujošo atklājumu. Uz klāja, Raider! Kapteinis Zivs un Kucēna atrada vecu dārgumu lādi. Iekšā bija monētas, dārglietas, zelta kauls un īpaša suņu bļoda. Kāpēc pirātu kapteinim vajadzīga suņu bļoda? Māršals jautāja. Tad, rokoties caur dārgumiem, Raiders atrada vecu bildi ar kapteini melnā kažokāda. Kapteinis melnā kažokāda bija pirātu Kucēns. Viņš izskatās kā es, izņemot melnais kažoks un bārda, Rabls izteicās. Un visa komanda iesaucās Arr! 3 saucieni pirātu Kucēniem no ķepu patruļas.